šoreiz vēlos parunāt par to, kādu ceļu iet fotogrāfs, kuram ir neliela pieredze, fotogrāfs, kurš kaut kad ir bildējis un izgājis kursus, un tagad ir sapnis par šo fotogrāfu profesiju, kā viņš iziet cauri, kam varbūt jābūt gatavam, un kā vieglāk var tikt uz to tavu punktu B, kuru tu kā fotogrāfs iesācējs esi iedomājies. Nu ko, runāšu tikai no savas pieredzes, runāšu par to, kam es pati esmu izgājis cauri, un iespējams tev tas palīdzēs. Es vismaz tā ļoti gribu cerēt. Mēģināšu ne gari, bet par svarīgo. Nu tad tā. Runāšu tieši par sieviešu fotografiju. Tas ir tas, ko es saprotu, tas ir tas, kur es esmu iekšā ar visu sirdi un dvēseli, un tas ir tas, kur es arī palīdzu savām meitenēm, kurām es esmu mentora, tā kā pietuvoties šim sapnim, kļūt par sieviešu fotogrāfu. Tas, ka tu jau zini, ka tu vēlies augt, tas ir pirmais, ar ko es tevi apsveicu. Jo ne jau tāpat vien tu skaties šo video, droši vien kaut kur dziļi sirdī vai kaut kur tev ir pierakstīts sapnītis, ka vēlos kļūt par sieviešu fotografu. Ko darīt? Kur griezties? Iziet kārtējos kursus, vienkārši bildēt kaut ko uz dullo un cerēt, ka kādreiz sapnis piepildīsies. Es tā kā neesmu par šo stratēģiju. Es tev nedaudz gribētu iedrošināt. Un ieteikt dažus soļus, ko es iesaku arī savām meitenēm. Pirmais, tev ir uz lapas jāuzraksta un jāapzinās, kas tad tu esi šeit, dotajā momentā, dotajā etapā, cik tu pelni, ja pelni un ja nepelni, arī to piefiksēt. Vai tev ir tehnika, kur tu dzīvo, kā tu jūties, kādas domas tev ir galvā. Tad, kad tu būsi sarakstījis par sevi visu, kas šobrīd ir sakrājies, vai visu, ko gribēsies rakstīt tajā rakstīšanas brīdī, tad varbūt nākamajā dienā uzraksti sev, kur tu vēlies būt, kas tu vēlies būt, kā tu sevi redzi, kā tu gribi justies, saraksti arī to. Un pēc brīža salīdzini šīs divas lapas, salīdzini, kā ir tagad, un salīdzini, kā tu gribi. Un tad tālāk tev jau izveidosies kaut kāda vīzija par to, kas tu vēlies būt. Jo tajā otrajā piegājienā, tajā otrajā reizē, tu jau ieskicēsi sev šo ceļu. Un jā, šī ceļa posmā ir normāli apjukt. Jā, šī ceļa posmā ir normāli uzdot sev jautājumus. Jā, šī ceļa posmā ir normāli saprast arī, ka tu negribi būt par sieviešu fotografu. Izskaidrošu, kāpēc un ar ko tu vēl varētu saskarties. Tu varētu saskarties ar to, ka tu saproti, ka tevī pašā nav tā jauda, ka tu nespēj dot. Jo mums tikai šķiet, skatoties uz citiem profiliem, ka kļūt par sieviešu fotografi, tas ir bildēt skaistas sievietes, tev sanāk skaistas bildes, tu pati esi skaista un lidinies pa gaisu. Jā, tā ir. Ja tu esi atradusi sevi, ja tu esi mierā ar sevi, ja tu saproti, ko tu vēlies dot, ja tev ir ko dot, ja tu esi piepildījusi pati, tāpēc šeit būs jāpastrādā arī ar sevi un augsi tu, un kā pa spirāli augs viss, kas notiek tev apkārt. Gribu uzreiz pateikt, ka es tev varu palīdzēt šajā posmā. Es tev varu palīdzēt ievirzīt, iedrošināt, būt tev blakus, un tas ir tas, ko es daru ar manām mentoringa meitenēm. Pavisam drīz man būs pieejams arī tāds WhatsApp chats, kur jebkura no jums varēs pievienoties un gūt tur nelielu atbalstu. Es tu došu visādas idejas un savā mierīgā tempā varēs pildīt un vienā ar otru apmainīties, jo mēs neesam konkurentes. Mēs katra un vai viena otru varam stiprināt, motivēt un kopā augt. Tā, es ceru, ka es tev iedevu dažus punktus. Pirmais, saraksti doto brīdi un kur tu vēlies būt. Tālāk, velti laiku sev, izglītojies pati, audz pati, mainies pati, piepildies pati, lai tev ir ko dot.
Un trešais, vai nu pievienojies man personīgā mentoringa programmā, kur mēs ar tevi kopā jau individuāli balstoties uz tavām zināšanām, vajadzībām, prasmēm, vēlmēm un doto situāciju iesim šo ceļu kopā, vai nu gaidi informāciju un pavisam drīz manā Instagramā es paziņošu par to, ka arī tu pa pavisam nelielu samaksu varēsi pievienoties šai grupai WhatsAppā, kur mēs kopā pietuvosimies soli pa solim šim sapnim, lai tu varētu kļūt par sieviešu fotogrāfu. Paldies, ka paskatījies. Raksti komentārā, vai kaut ko paņem sev no šī video. Un es centīšos ik pa laikam ārpus sava lielā mentoringa darba dot arī šeit noderīgu padomu tev, lai tavs sapnis piepildītos. Atā!